Kas fluors un kāpēc tas ir visbīstamākais elements pasaulē? Šeit inženierija detaļāda. Vai jūs kādreiz esat jautājuši sev, kurš ir visbīstamākais ķīmiskais elements pasaulē? Vai tiešām pastāv tik reaktīvs elements, ka to gandrīz nav iespējams saturēt? Spējīgs reaģēt gandrīz ar visu, kam tas pieskaras, arī ar jums? Un vēl, vai tas pats elements citā formā varētu būt atrodams jūsu zobu pastā vai pandā, kur izmantoja gatavošanai? Šodien mēs atklāsim fluora noslēpumu. Elements, kas ir tikpat fascinējošs, cik biedējošs, un tam ir reputācija būt visbīstamākajam periodiskajā tabulā. Bet vai tas tiešām tā ir? Un ja tā ir, kā inženierija spēja savaldīt šo briesmoni, lai sniegtu mums neticams ieguvumus? Bet galu galā, kas ir fluors? Fluors ir ķīmisks elements, ko apzīmē ar simbolu F un kura atomnumurs ir 9. Tas pieder halogēnu saimei, kas ir pazīstama ar to, ka savā elementārajā formā ir ļoti reaģētspējīgi. Tas nozīmē, ka tas ir viens pats, tas nav ciets vai šķidrs, bet gan gāzveida. Tam ir bāli, dzeltenzaļa krāsa un asa, kairinoša smaka. Un šī gāzveida forma ir F2, lai jūs saprastu tā dabu. Tas gāze, kas ir blīvāka par gaisu, un tā kušanas un vārīšanās temperatūra ir ārkārtīgi zema, kas nozīmē, ka tā paliek gāzveida pat ļoti zemās temperatūrās. Bet kas to patiesībā padara tik īpašu, vai drīzāk tik reaktīvu? Atslēga, lai saprastu fluora īpašības, slēpjas tā atomu struktūrā. Un vēl precīzāk, īpašībā, ko sauc par elektronegativitāti. Padomā tā, visiem atomiem ir sava veida izsalkums pēc elektroniem, lai aizpildītu savus ārējos slāņus un kļemūtu stabili. Bet no visiem elementiem fluors ir visizsalkušākais. Tam ir vislielākā spēja piesaistīt elektronus, kas padara to ārkārtīgi spēcīgu oksidētāju. Tas nozīmē, ka tas atņem elektronus gandrīz jebkuram citam elementam, ar ko sastopas. Un tas to dara ar iespaidīgu spēku. Šī vēlme pēc elektroniem padara to par visreaģētspējīgāko elementu periodiskajā tabulā. Tas neapstājās pie pusdarbiem. Tas reaģē eksplozīvi ar lielāko daļu metālu, ar daudziem nemetāliem un pat ar dažiem cēlgāzēm, kas ir pazīstams ar savu inerti. Piemēram, ja to saskara ar ūdeni, notiek vardarbīga reakcija, izdalās siltums un veidojas diezgan agresīvi produkti. Šī ārkārtējā reaģētspēja padara to bīstamu, taču paradoksāli arī neticami noderīgi dažādos pielietojumos. Kāpēc tad šis elements tiek uzskatīts par tik bīstamu? Fluora bīstamība, tā elementārā formā, gāzē F2, sniedzas daudz tālāk par tā reaģētspēju. Tas ir kodīgs un ļoti toksisks gāzes veidā. Ieelpots, tas izraisa smagus elpceļu bojājumus, novedot pie plaušu tūskas un pat nāves. Saskarē ar ādu tas izraisa smagus ķīmiskus apdegumus, un tās savienojumi, kas rodās, var būt tikpat postoši. Viens no visbēdīgi slavenākajiem tā reakcija blakus produktiem ir fluora ūdeņraža skābe. Atšķirībā no citiem stipriem skābēm, piemēram, sērskābes vai sālsskābes, kas izraisa tūlītējas sāpes, fluora ūdeņraža skābe ir vilpīga. Tā iekļūst tādā, sākumā neradot lielas sāpes, bojā audus un, vēl satraucošāk, uzbrūk kauliem, atņemot organismam kalciju. Šī ilgstošā un dziļā iedarbība var izraisīt nopietnus un sistēmiskus organismu bojājumus, padarot saskari ar fluora ūdeņraža skābi ārkārtīgi bīstamu un grūti ārstējamu. Tā spēja korodēt stiklu, piemēram, uzsver, cik agresīva tā ir. Iedomājieties elementu, kuru nevar uzglabāt parastā stikla traukā. Bet vai tas tiešām ir tik bīstams? Kāpēc fluors ir tik svarīgs inženierijā un rūpniecībā? Šeit slēpjas lielā problēma, tas ir fluora paradoks. Tā ārkārtējā reaģētspēja, kad tā tiek kontrolēta un virzīta, var radīt savienojumus ar pārsteidzoši stabilām un noderīgām īpašībām. Noslēpums slēpjas tajā, kā tas saistās ar citiem atomiem, veidojot ļoti stipras ķīmiskās saites. Fluors nomierinās
un rada materiālus ar īpašībām, kuras citādi nebūtu iespējams iegūt. Iespējams, slavenākais piemērs ir politetrafluoretilēns, labāk pazīstams kā PTFE, jeb teflons. Šis polimērs, kas sastāv no oglekļa un fluora, ir materiāls, kas izaicina loģiku. Tas ir nelīpošs, izturīgs pret augstām temperatūrām un praktiski inerts gandrīz visām ķīmiskajām vielām. Maģija notiek tāpēc, ka saites starp oglekli un fluoru ir neticami stipras, aizsargājot galveno oglekļa ķēdi un padarot materiālu ārkārtīgi stabilu un nereaģējošu. Tas padara to neaizvietojamu nelīpošajās pannās, rūpnieciskajos pārklājumos, medicīniskajos implantos un pat kosmosa tērpos. Papildus teflonam fluoram ir izšķiroša loma pusvadītāja ražošanā. Mikrošēma industrija, piemēram, izmanto fluorētus savienojumus kodināšanas procesos, kas izveido mikroskopiskus ķēžu rakstus uz silīcija plāksnēm. Bez fluora savienojuma precizitātes un kontrolētās reaģētspējas mūsu datoru un ietāluņu miniaturizācija nebūtu iespējama. Enerģētikas nozarē fluors ir būtisks urāna bagātināšanai. Lai urānu varētu izmantot kā kurināmo kodola reaktoros, tas ir jābagātina. Tas nozīmē, ka urāna 235 izotopu īpatsvars ir jāpalielina. Tas tiek panākts pārvēršot urāna heksafluorīdā, jeb UF6, kas ir gāze. Izotopu masas atšķirība dēļ UF6 var atdalīt centrifugās, ļaujot koncentrēt urānu 235. Tādējādi fluors ir būtiska sastāvdaļa enerģijas ražošanas ķēdē. Tēma, kuru mēs jau esam apskatījuši citā video. Bet vai zobu pastas fluors ir tas pats fluors, par kuru mēs runājam? Tas ir lielisks jautājums, kas bieži rada daudz neskaidrību. Fluors, kas rada tik lielu postu savā elementārā gāzveida formā, nav tas pats, ko mēs sastopam zobu pastā vai fluorētā ūdenī. Jūsu zobu pastā jūs sastopat fluorīda jonu, kas ir fluora atoms ar vienu papildus elektronu, padarot to stabilu un ar pilnīgi atšķirīgām īpašībām. Ļoti zemās koncentrācijās, kādas tiek izmantotas dzeramajā ūdenī un zobu pastās, fluorets palīdz stiprināt zobu emaļu, padarot to izturīgāku pret kariesu. Tas ir klasisks piemērs tam, kā deva nosaka indi un kā ķīmiskā elementa forma radikāli maina tā īpašības un ietekmi, no nāvējoša gāzes līdz sabiedrotajam mutes veselībā. Tātad, fluors ir pasaulē bīstamākais elements savā elementārajā gāzveida formā. Tas noteikti ir viens no reaģētspējīgākajiem un agresīvākajiem. Tas prasa ārkārtīgu piesardzību un apiešanos. Ar to tikai visstingrākajos drošības apstākļos rūpniecībā. Taču tieši šī reaģētspēja, kad to pienācīgi kontrolē ķīmijas un materiāla inženierija, ļauj mums radīt savienojumus, kas ir revolucionējuši dažādas jomas, sākot no kulinārijas līdz pat aviācijas un kosmosa nozarei, un kas ir būtiski mūsu mūsdienu dzīvē un modernajām tehnoloģijām. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt, ja vēl neesi abonējis. Atstāj savu patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Vai tu kādreiz esi aizdomājies par kāda elementa, piemēram, fluora, divējādo dabu? Vai pazīsti citus elementus, kuriem arī ir šāda dubultā personība? Atstāj komentāros savu viedokli, jo es vēlos to uzzināt. Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savu zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mūs atbalstīt, nospied patīk, abonē kanālu, aktivizē zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Sirsnīgs sveiciens un tiekamies nākamajā video.